Ups. Atkal purvu ķemē. Atceries pagājušo vasaru, kad Dziedra nošāva. Cilvēks pat nevar mierīgi aiziet paogot. Un cik tur trūku bērni arī būtu nošauti. Matka boska, uipači. Bet, ja godīgi jāsaka, staigā nopuņķojušies, noplīsuši kā jau bez mātes. Ne mēners prot bērnu saudzināt, ne naudu nopelnīt. Viņi du tanci, viņi du ružanci. Tu domā, es viņam par maz maksāju? Nav jau tām reiksmarkām nekādas vērtības. Un ēdienas var uztaisīt garšību. Var pārsālīt, iededzināt. Un mēneri, hop, hop. Nu, prātīgai. Nezinu, domā, varbūt aicināt viņus pie mūsu galda. Cik tā tie cālēni varētu apēst. Ak, Dievs, un tik tuvu. Es saprotu, ko viņi neliekās mierā. Ķerst un ķerst. Nekāds gandrīz paši ķerstīs. Tu meža brāļu pusē, vai? Sots uzaglupst. Un kas tad viņiem aiz un gaļu dev, ko? Un tu nedoķi ar plinti prasa. Un vēl pie tam kas bijušais kalps. Tu famām varbūt līdz šim mirklim vēl dod. Ko? Ko es dodu? Es neko nedodu. Man arī nav ko dot. Nu, to jau tu pati labāk zini. Tikai skaties, neuzsūt nārbuļiem nelaimi pēdējā brīdī. Ja tā ir taisnība, ka Krievi pārgājuši Latvijas robežu, tad ilgi nebūs jāgaida 1 nedēļa vai 2, un tad būs klāt. Neko labu no viņiem nevar gaidīt. Kaut gan no vāciešiem arī mēs neko labu neesam redzējuši. Āļie živi. Tev viegli runāt. Iešu pakaļ salnim. Jājūdz. Ne tev mantas, ne tev bērni. Vīrišķi cer tepat kaut kur pa krūmiem bulandās. Bet man, kurš pateiks, kur Edgara kauli balo? Noberts. Dzīvs vai mirs. Aizej pie Enijas, lai pazīlē. Viņa tagad esot stiprāka par Mariju, tā veca palikusi. Mēs arī drīz būsim vecis. Es ne, man vēl nav 40. Tūlīt būs. Un pašai, kad ar Albertu precējies, tik vien zināja, ka vecāka. Bet cik īsti gadus? 100. Man ir 100 gadu, tā arī zina, 100. Kyle, left.
Fred, wo sind die Hofbesitzer? Warum ist niemand da? Diese Halunkenletten hocken in ihren Höhlen. Als ob es sie nichts angeht. Und wir sollen unser Blut vergießen, um ihre Wälder von den Banditen zu säubern. Selber können und wollen sie nicht mit ihnen fertig werden. Fred, schneller, ein bisschen fix, nicht so wie üblich. Mēs esam noguruši, gribam ēst. Herr Majors saka, ka mēs šajā mājā atpūtīsimies un pārnakšņosim. Gatavojiet vakariņas. Nu, jā. Lūdzu, lūdzu. Jūs ir tik daudz? Mēs liejam savas asins, lai jūs mežus iztīrītu no bandītiem. Mums speķas šķelžā, kartupeļā nav. Šitā māja nabaga neizskatās. Varbūt mums pašiem pameklēt, pa pagrabiem, pa kleitīm. Saimniec, tu pajokoji. Mēs vēl esam šādi tādi krievu laupītāji. Wart, Soldat ordentlich! Bitte, danke! Was schwätzt du so lange? Die Männer müssen sich waschen. Ja, Herr Major. Speck und Eier, ganz ausgezeichnet. Es wäre alles bestens hier im Hinterland, wenn diese verdammten Banditen nicht wären. Wie haben die sich hier breit machen können? Weil sie durchgefüttert werden von jemandem, der Speck und Eier hat. Wir haben sie nicht unter die Augen gesehen. Oh, sie sprechen Deutsch. Sprechen. Rīt no rīta arī būs svārīts olas. Es tikai nezinu, vai visiem iznāks, jo vistas perē. Tagad, augustā. Satrakošās, juku laika, visi kā bez prāta. Arī lopiņi. Kas tur alus? Alus. Anda brūvējam? No Lielvācijā nenodotiem miežiem. Gudrinieks. Joks. Saimnieks kalps. Saimnieks. Un nāc sēd pie galda. Iedzersim zaldāt šnabi. Nav laika. Jāiet zirgu satraucīt. Nu ko? Vīri, par Voldemāru. Lai vieglas smiltis. Vakar vēl joks plēsis, šodien jau mežmalā. Vēl jau nav aprēts. Neizles ņuņas. Хорошо, dažreiz arī trāpa. Citam paveicis, citam nē. Mums ir paveicies. Dzied rupuci, dzīve skaistā. Ik katru sestdienas vakaru arvien pie trīnis gāju klētiņā arvien. Ik katru sestdienas vakaru pie trīnis gāju klētiņā arvien. Tur fricis iekšā sēdēja arvien. Un trīni klētī turēja arvien. Tur fricis iekšā sēdēja un trīni turēja arvien. Šodien es tieši pie tevis. Kur tu guli? Istabā, klētī? Tu nenožēlos. Domāju, šāds tāds manam tēvam pārpagastā liela māja. Gribi? Ņemšu līdz tev pa saimniecības vadītāju. Man tepatās ir labi. Ar ko? Ar to klibiķi? Fuj, nevajag nesmuk izrunāties. Citak nevienu tur nevajag. Redz, bet varbūt, ka ir. Kur, kas? Šis man pārmeklējuši. Kārtīgam te viņam jābūt frontē. Nu, vai tad es teicu, ka ir? Vai tad es teicu, ka ir? Tikai saimnieks, tu viņu redzēji, man ar viņu nekā nav. Nu, tik tu neesi veca meita, ko?
Мне бы таким кавалежем жалобу не ноша. Hei, tu sēdi, nāc atpakaļ, ko tu steidzi? Es tas esmu. Jēzus, Marija, kur tu daraties? Klusu, kas te notiek? Šuc mani puru ķemē. Nikni pārgulē šeit, atī? Es aizbēgu, es dezertēju. Vai tad viņiem nevar rādīties? Pats zinu. Es 2 dienas neesmu ēdis. Ko ir tāda ar mani? Nešitam ap kaklu. Kāpēc pusi? Kuķi! Kuķi! Nu, Donavieter! Nu, vecīt. Rītdien tu man nesagaidīsi. Kuģa tāda? Kuķi! Man vajag citas drēbes un ēst. Pasaki Jānim, lai viņš rītā atved uz Mirgas māju. Jā. Mammai kā? Kreņķējos par tevi par saimniecību par Edgaru. Un sirds? Tā, ka nekas. Klau, tikai nesaki mammai, runā ar Jāni. Es arī atnešu kaut ko ēst. Iztikšu. Sēdies! Es 5 minūtēm visiem ierīdā! Un bez šāvāšanās! Kur ņems? Kur jāskrien? Redzi, grib tikt uz bandītu brokastīm. Puiši, mēs vēl 3 minūtes varam pagulēt. Vien kur tam bez ziepēm?
Izklīst! Kāpēc viņam vajadzēja mums vilkt augšā? Gribēju, lai apstāšana ģīna. Feini izdējot. Elvič, taču ne jau kāds no mūsējiem. Ja arī ir kāds no mūsējiem, tāpat neatzīsies. Droši vien tā trakā vecmēte. Iegāzus. Diez vai viņai jau nav ko sargāt. Bet gan jau šeit ir kāds štucers, ne? Tas Fredim bija pamatīgs brauziens. Ilgi nepiedošu. Bet jācieš mums. Jau dabujām. Ko tu vakar tumsā spaidies? Beidz spokuļi! Pušķai! Saimniec, kas tad? Nu, kas bija? Ko, no paša agra rīta? Ne, jau no vakar. Was ist hier los, Fred? Wenn du mit Mädeln anbandeln willst, dann musst du das nachts machen. Wir fahren gleich los. Das los das. Mich wurde überfallen. Ich zusammen in Dunkeln. Ich reiste. Einer von uns? Paši savā starpā sakaujas, un tad es vainīgi, ka viens otram pa ģīmi krauj, lai viņi man liek mierā. Nein, es ist Proof. Vielleicht ein Bandit, der Informationen Meklē kādu, kam vakar Alfreds uzplečs norāvis. Du hättest Alarm schlagen sollen. Wir waren das mit Uniform verkleidet und zu Rieben. Sehr gut. Geh jetzt frühstücken. Nekur tu nespruksi. Es no tevis to matracu uztaisīšu. Pameklē citu savā pārpagastā.
Ai, nu kas ir? Jānis aizskrēja. Tad aizskrēja? Nezinām. Nu, kā es saku, redzēju, un ko viņš no pagraba paņēma? Jēzus, kad es esmu skatījusies saimniekam uz pirkstiem, vai otņājis, ko viņš klētī vai pagrabā dara? Nu, kā jau redz, bez skatīšanās muļķi jau neesi. Varbūt uz pastu aizgāja. Jānis aizbrauc uz pastu? Uvi nav ilgi rakstījis, ka tikai būtu pie dzīvības. Mīļais Dievs sargi viņu. Ja jau lūdz tikai tad, kad vajag, tad jau viņš neklausa. Un kāpēc jālūdz, kad nevajag? Sveiks, Jāni. Tu tikai Ziemassvētku vecīts. Tikko šuts man aizbrauc prom, es steidzos šurp. Labi, ka Uvi neieskrēja viņam nagos. Neieskrēja nagos? Kā viņš taču dezertējis. Uvi dezertējis? Kā? Un kur tad viņš ir? Vai tad viņš nav te? Es viņam atnesu dažas drēbes un šo to ēdam, kā viņš lika. Nu, tad atstāja, jau solījās, tad jau jābūt. Varbūt Uvi ir mežā, tikko ķerstītāji pabrauc garām. Būs jau labi. Ja jau tik tālu ticis, nezinu, vai. Es domāju, redz, kā iznāk. Edgars pats brīvprātīgi pieteicās leģionā, nolika galvu, bet Uvi no tā paša leģiona tagad ležās lapās. Un tu būtu gribējis, lai karo līdz beigām? Savām vai kara beigām? Nu kā vārdā? Tāpat Hitleram tūlīt būs kapuķi. Nu ne jau. Latvieši jau nekaro par Hitleru, bet pret ūsēm. Ka ņaks, ta ņaks. Kā Foma sacīja. Neraizējies. Gan Uvi atradīsies. Es viņu atradīšu. Кто там был? С кем ты сейчас говорила? Neuztraucies, Foma. Tas bija Jānis. Tu viņu hozjaini, Jānis. Хозяин бывший. Viņš atnes drēbes un pārtika Uvim. Uvi izrādās dezertējis no armijas, saproti? Viņš pagājušajā naktī bijis Nārbuļos, bet tur priekšā soda vienība. Viņš solies nākt šurp, sudā, uz Dardaņiem. Bet viņa vēl joprojām nav. Kā domā, kas ar viņu varēja būt noticis? Ko? Милая, ну откуда же мне это знать? Varbūt, es domāju, varbūt viņš ir pie tavējiem. Что? Что? Ну, как... К твоим. К нашим? Нет, если попал к нашим, то это худо. Ja Uvi ir pie tavējiem, kas ar viņu notiks? Ko? Viņam mugurā bija vācu forma. Ну что ты на меня набросилась? Man ir jāzina, saproti. Ja ar Uvi kaut kas notiks, tad mēs tev vairs neārstēsim. Un nevienu no tavējiem. Ну что, к сердцу твоему прирос, что ли? Nu, Foma, viņu nedrīkst nošaut, dzirdi? Тихо ты, ну подожди. Nu, kur atrodas tavējie? Kur? Что? Я не понимаю, где, что? Ну, твои, где? А наши где? Я не знаю, точно не могу тебе сказать, но... Ну, kā nevar? Но после вчерашнего наверняка сменили место. Kur atrodas tavējie? Я не знаю. Un kā tad tu zinās, uz kurieni iet, kad atklisinosies? Я знаю.
Надо ждать, они заберут меня. Kad? Когда? Когда, я не знаю я. Par to laiku jau Подожди, может быть, он не к нашим попал, может быть, немцы его поймали. Nē, vācieši nārbuļos, un viņi neskraida apkārt tā kā jūsēja. Тихо ты! Jūsēja. Больно же. Тихо. Sveiki, sievas un vīri. Kā tu iet? To es pagasta vecs paskaidro man. Vāciešiem esot kaut kādi fau. Kāpēc viņi nelaiž tos Krievam virsū? Iztaisno fronti, tikai iztaisno, kamēr Krievs būs iekšā. Sabiedrotie, amerikāņi un angļi spiež vācus no rietumiem, Krievi no austrumiem. Es domāju, nekāda brīnuma ieroči Hitleru vairs neglābs. Tagad, mīļie, ir jāskatās uz otru pusi. Tak ne jau uz Krievu. Sveiki. Lai Dievs pasargā. Kaut gan par mūsu bijušiem gūstekņiem Fomu un Vasīliju neko sliktu nevar teikt. Jā, viņi bija parasti cilvēki, protams. Vāra ir pavisam kaut kas cits. Zemi atņēma, auto konfiscēja, kalpus nedrīkst. Paldies, kaut ko tādu es otrais vairs negribu piedzīvot. Tāpēc es saku, tagad ar amerikāņiem un angļiem jāmetas uz vienu roku. Kamēr viņi kopā ar Krieviem piežmiegs vācieti, tad pagriezīs stobrus uz otru pusi. Eiropu Krievam neatdos. Un mūs? Mūs pagaidām, kamēr kritīs Berlīne. Pēc tam viss mainīsies. Bet Krievu ienākšanu es negribu piedzīvot. Labdien! Sveiki! Mēs brauksim prom. Uz kurien? Pagaidām uz kuru zemi, pēc tam uz ārzemēm. Kā pa zemi vai pa jūru? Pagaidām nevar pateikt. Jātiek līdz Liepājai, tad redzēsim. Pagaidām jākravā vezumi. Jums arī iesaku. Garajā ceļā citam palīdzēsim. Paga, kā? Es parunāšu vēl ar kādiem. Kā tad es nesaprotu ar 1, 2 zirgiem? Kur tad mēs viņus liksim, kad mēs uz kuģi kāpsim? Līdzi jāņem tikai tas, kas ceļā vajadzīgs. Un vērts lietas. Latus, ja nederēs kā valūta, tad vismaz sudrabs. Jādomā, uz kuģa lielu bagāžu neļaus. Vieta cilvēkiem vajadzīga. Es nezinu. Labi. Domājiet, ja? Sveiks. Sveiks, domājiet. Es no savas mājas prom nekur nebraukšu. Es gribu nomirt savā gultā. Es gribu redzēt, kā izaug mazmazdēliņš Jurītis. Tev tikai Jurīts un Jurītis. Mēs varbūt tajā pusē ar Ūvi satiktos. Jo fronte arī iet uz to pusi, un kad karš beigsies, kur viņš citur paliks, ja ne tur? Nedomā, ka viņš atgriezīsies. Tas būtu taisnā ceļā uz Čekas pagrabiem. Nezinu, ko. Ko ņemt līdz, ko atstāt. Ņemi, ko sirds kāro. Man vecam cilvēkam nekas vairs nav vajadzīgs, tikai negribētos, ka viss, kas te kaut cik vērtīgs, pazust lielceļu putekļos. Tā jau pirmajā karā notika. Ar pilniem vezumiem aizbrauc, plika atgriezās. Un gudrāk bija tie, kur palika mājās. Mēs jau nepaliksim tur pavisam. Liepa teica, ka sabiedrotie aizdīs Krievus atpakaļ pēc mēnešiem. Dažiem augstākais pēc gada mēs atgriezīsimies. Un tikmēr varētu iztikt ar Meinardu un Jadvigu. Viņi varētu saimniekot un tu pieskatītu. Kad jau Meinardam komunisti iedos zemi, uz viņu nevar paļauties. Kas sars nārbuļu laukus? Neraudini mani. Man sirds plīst pušu. Pirmajā kara
gadā Enija pareģoja, ka Alberts ir dzīvs un atgriezīsies. Kad tas nenotika, es pieķēros domē, ka varbūt pēc kara beigām tagad mums ir jābrauc projām, jo tā ir vienīgā cerība satikt tūvi. Nu, saki, ko tad man tagad darīt? Saki! Nekas nav sliktāk, kā dot padomu. Man jau tu neklausīsi. Tu klausīsi Liepam pagastvecim. Nu, ko es jau nezinu? Varbūt tu paliek tai pusē. Alberts neatgriežas. Izlem vien pati. Paldies! Es satiku Liepu. Viņa taisās bēgt uz rietumiem. Vai tad nav prom jau kopš vasaras sākuma? Tagad ir nopietnāk. Jāni, es domāju, ka mums arī ir jātaisās. Tu apkāls zirgu un auzmēs mums arī būs vajadzīgs līdzi. Cik tad mēs pa tiem grāviem pieganīsim? Nu kādas auzas? Jaunā raža vēl tīrumā, tūlīt jāsāk pļaut. Jā, tas ir slikti. Bet mums ir jārēķinās, ka tik drīz atpakaļ mēs netiksim. Mums kādi? Tu esi vecmāma? Ko mēs esam izdarījuši, ka mums tagad jādara? Tu netālo muļķi, ja nevis mēs, bet viņi mums izdarīs sliktu. Un kas tajā pasaulē tāds labs mūs sagaida? Tikai tik ilgi, kamēr sabiedrotie aizdīs atpakaļ krievus. Tas ir mēneši, no augstākais galda jautājums. Vecmāma paliks mājās un mājas pieskatīs. Vecmāma paliks? Tu ko tu runā? Jānīt, apklusti, Kur māte? Nezinu. Viņa atnāc drīz. Puika ņērkstīgs, es pavaroju, bet neguļu. Liezīt tev nemier, tā notiek. Māte nomierināt, man nav laika. Kā priekš bērnu var nebūt laika? Un manai mātei bija. Ak, man nekā atsvainas, viņa bija kā bez prāta. Un es arī. Pūvi noteikti savākuši tie, kas te slapstās Fomas dēļ. Kur citādi viņš varētu būt pazudis. Vācu formas tērpā viņu nošaus. Man ir jāsmeklē un jāglāb viņš. Nu, tiešām kā jokus, ko tu zini meklēt? Veselu vienību šucmeni ķemē, mežu pūru un neatrod. Šī tagad skries viena dienas laikā kā uz ķemertiņu prātiņu mājās. Vecomam, tu zini, ka es pazīstu mežu. Tu pati man visu ierādīji. Viņa noteikti ir Purva salā. Tā ir visdrošākā un vispiemērotākā vieta. Nē, es šito tavu soli neatbalstu. Es neatbalstu, tas neko labu nenesīs. Nu, vismaz pagaidi, kad atnāks kāds pakaļ. Bet tad jau būs par vēlu. Mirga! Pagaidi! Nu, gan īstajā laikā, ne? Es liku. Mušas noķēzījušas logu. Nevarējuši redzēt, kā jūs aizbrauc. Mušas? Tās te ir miljonas? Uz rudeni viss niknākās. Kā gali jūs, damas? Gali. Nu, paldies, Katrīna.
vecais teica? Dodamies ceļā? Vecais teica, vēl man liks tā visdrošāk. Vēlcies, vēlcies. Šīr, sējas maita. Es esiešu putnī notvērām. Spiegoja dranķis. Nāc šurp, te. Te. Stāvī. Noņem apsēju. Atciet rokas. Man nav ko spiegot, tajā mājā dzīvo mana līgava. Savas drošības dēļ. Tāds kā redzēts? Es esmu Uvi no Nārbuļiem, Mirgas kaimiņš. Bet jūs vai tikai neesat 40. gada padomju vara? No Nārbuļiem? Ievas dēls. Ievas un Jura. Dezertēji? Jā, dezertēju. Kauns nav? Nē. Kāpēc tu negribi karot pret komunistiem? No viņiem tev nekas labs nav sagaidāms. No vāciešiem arī ne. Tātad tev nav pa ceļām ne ar vāciešiem, ne ar komunistiem? Vai ne? Nacionāls. Par sarkanu, baltu sarkano Latviju. Es vienkārši gribēju palikt dzīvs. Tagad redz tāds laiks, kad nevar tā nostāties malā un pateikt, es gribu palikt dzīvs. Tos, kas pa vidu, to šauj no abām pusēm. Es tikai atgriezos mājās. Visi grib atgriezties mājās. Viņi negrib. Viņi negrib būt laimīgi. Tikai tas ir jānopelna. Tas ir jāizskaro ar asinīm. Kas glāb vienīgi savādu, tie ir škurņiki. Un tādi ir gatavi uz visdraņķīgāko nodevību. Ja mēs tevi atlaistu un tavējā tevi noķertu, tu nešaubīdamies mums nodot. Tu pateiktu, kur mēs esam, cik mēs esam. Bet es taču to nezinu, es to darīju tikai savas drošības dēļ. Vienalga, pateiktu, izstāstītu, ko redzēji, ko dzirdēji. Es to darīju tikai un vienīgi savas drošības dēļ. Es gāju mājās, es gandrīz uzrāvos uz šucmaņiem. Ar vienu no viņiem es sakāvos, viņš man norāva uz pleci. Es nakti pavadīju mežā, es gāju pie Mirgas un brālim, man tur vajadzēja atnest drēbes. Jā, mēs redzējām. Jums man ir jātic. Paprasiet Mirgai, Mirgas mammai, vecā mammai. Kāpēc tu domā, ka mēs viņus pazīstam? Tāpēc, ka Marija gāja uz pūnīti ar grozu. Taisni tāpat kā es pirms kara tur gulēju. Viņa man ārstēja. Labi. Uzmani viņu. Un tu nedomā bēgt. Ja tu aizbēgsi, mēs tavu ģimeni nošausim un māju nodedzināsim. Ну, здравствуй, студент. Василий? Kaut gan ko es brīnos, jūs taču aizgājāt mežā. А где Фома? Фома? Да-да, он здесь где-то. А что они про меня там говорят? Не слышал. А ты, я смотрю, на подножный корм перешел. Я jau trešo dienu neesmu ēdis. Сейчас хлеба принесу.
Das Dienstmädchen des Hauses gibt mir keine Ruhe. Bitte, Major. Im Krieg ist keine Zeit für Techtelmechtel. Wenn du willst, greif zu und fertig. Ich denke, das ist der alte Knaster. In Uniform. Ein Verkleideter. Bandit war. Ach, die Scheiße, Herr Major. Er kommt zu hier, um Angaben über uns zu kriegen. Der verleiht Wort unseres Wagen in die Luft sprengen. Na, dass die Banditen Verbündete haben, ist klar. Sonst würden sie nicht verschwinden wie vom Erdboden verschluckt. Und in einem so großen Haus, naja. Ja. Das Dienstmädchen unter der Hochhabenbauern ist sicher für den Melder als Haberin. Naja, schon möglich. Ja, ja. Inderdaad. Wir können hier deutsche Soldaten herkommen. Es ist klar Tarnung. Und vielleicht ist diese Frau tatsächlich die Verbindungsperson der Banditen. Das Haus muss überwacht werden. Nimm 3 Männer und mach dich auf den Weg. Und gut tarnen und beobachten, was rund um den Hof vor sich geht und was die Frau treibt. Aber dass euch nicht mal der Hofhund wittert. Wie lange? Bis morgen früh. Heute können wir nichts Großes mehr ausrichten. Wir suchen uns ein Haus zum Übernachten und morgen schicke ich euch jemanden. Tāds klusums kā pirms rudz pļaujas. Jā. Kad mašīnas sāk tarkšķēt manā un kaimiņu laukos, agrāk tas skanēja kā mūzika. Tagad domāt ložmetēšu. Uz pļaujas laiki jātiek ārā no šiem purviem mežiem. Tomēr bandīti nebūs rokām necer. Kur tad tu tagad viņus dabūsi? Urvā ielīduši kā odzes cīnī. Labi, bet ir nopietni. Lai kurts domā, viņam zilas asuns. Braucam! Bez samāšanās! Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus
Atkal purvu ķemē. Atceries pagājušo vasaru, kad Dziedra nošāva? Cilvēks pat nevar mierīgi aiziet paogot. Un cik tur trūku bērni arī būtu nošauti. Matka Boska, uibači. Bet, ja godīgi jāsaka, staigā nopuņķojušies, noplīsuši kā jau bez mātes. Ne mēners prot bērnu audzināt, ne naudu nopelnīt. Viņi du tanci, viņi du ružanci. Tu domā, es viņam par maz maksāju? Nav jau tām reiksmarkām nekādas vērtības. Un ēdienas var uztaisīt garšīgi. Var pārsālīt, iededzināt. Un mēneri, hop, hop. Nu, prātīgāk. Nezinu, domāju, varbūt aicināt viņus pie mūsu galda. Cik tā tie cālēni varētu apēst. Ak, Dievs, un tik tuvu. Es saprotu, ko viņi neliekās mierā. Ķerst un ķerst. Nekas gandrīz paši ķerstīs. Tu meža brāļu pusē, vai? Co zaglups? Un kas tad viņiem aiz un gaļu dev, ko? Un tu nedoķi ar plinti prasa. Un vēl pēc tam, kas bijušais kalps. Tu Fomam varbūt līdz šim mirklim vēl dod. Ko es dodu? Es neko nedodu. Man arī nav ko dot. Nu, to jau tu pati labāk zini. Tikai skaties, neuzsūt no ārbuļiem nelaimi pēdējā brīdī. Ja tā ir taisnība, ka Krievi pārgājuši Latvijas robežu, tad ilgi nebūs jāgaida 1 nedēļa vai 2, un tad būs klāt. Neko labu no viņiem nevar gaidīt. Kaut gan no vāciešiem arī mēs neko labu neesam redzējuši. Aļie živi. Tev viegli runāt. Iešu pakaļ salnim. Jājūdzu. Ne tev mantas, ne tev bērnu. Vīrišķi cer tepat kaut kur pa krūmiem blondās. Bet man, kurš pateiks, kur Edgara kauli balo? Noberts. Dzīvs vai mirs. Aizēj pie Enijas, lai pazīlē. Viņa tagad esot stiprāka par Mariju, tā veca palikusi. Mēs arī drīz būsim vecis. Es ne, man vēl no 40. Tūlīt būs. Un pašai, kad ar Albertu precējies, tik vien zināja, ka vecāka. Bet cik īsti gadus? 100. Man ir 100 gadu, tā arī zina, 100.
Wo sind die Hofbesitzer? Warum ist niemand da? Diese Halunkenletten hocken in ihren Höhlen. Als ob es sie nichts angeht. Und wir sollen unser Blut vergießen, um ihre Wälder von den Banditen zu säubern. Selber können und wollen sie nicht mit ihnen fertig werden. Fred, schneller, ein bisschen fix, nicht so wie üblich. Mēs esam noguruši, gribam ēst. Herr Majors saka, ka mēs šajā mājā atpūtīsimies un pārnakšņosim. Gatavojiet vakariņas. Jā. Lūdzu. Jūs ir tik daudz? Mēs liejam savas asins, lai jūs mežus iztīrītu no bandītiem. Mums speķas šķēlžā. Kartupeļā nav? Šitā māja nabaga neizskatās. Varbūt mums pašiem pameklēt, pa pagrabiem, pa kleitīm. Saimniec, tu pajokoji. Mēs vēl esam šādi tādi krievu laupītāji. Warte, Soldat ordentlich! Bitte, danke! Was schwätzt du so lange? Die Männer müssen sich waschen. Ja, Herr Major. Speck und Eier, ganz ausgezeichnet. Es wäre alles bestens hier im Hinterland, wenn diese verdammten Banditen nicht wären. Wie haben die sich hier breit machen können? Weil sie durchgefüttert werden von jemandem, der Speck und Eier hat. Wir haben sie nicht unter die Augen gesehen. Oh, Sie sprechen Deutsch. Sprechen. Rīt no rīta arī būs svārīts olas. Es tikai nezinu, vai visiem iznāks, jo vistas perē. Tagad, augustā. Satrakojušās juku laika, visi kā bez prāta. Arī lopiņi. Kas tur alus? Alus. Tad brūvējam? No Lielvācijā nenodotiem miešiem. Gudrinieks. Joks. Saimnieks kalps. Saimnieks. Nāc sēd pie galda. Iedzersim zeltāt šņabi. Nav laika. Jāiet zirgu satraudzīt. Nu ko? Vīri, par Voldemāru. Lai vieglas smiltis. Vakar vēl joks plēšs, šodien jau mežmalā. Vēl jau nav aprēts. Neizles ņuņas. Хорошо, dažreiz arī trāpa. Citam paveicis, citam ne. Mums ir paveicies. Dzied rupuci, dzīve skaistā. Ik katru sestdienas vakaru arvien pie trīnis gāju kleitiņā arvien. Ik katru sestdienas vakaru pie trīnis gāju kleitiņā arvien. Tur fricis iekšā sēžēja arvien. Un trīni klētī turēja arvien. Tur fricis iekšā sēdēja un trīni klētī turēja arvien. Šodien es sēžu pie tevis. Kur tu guli? Istabā, kleitī? Tu nenožēlos. Domāju, šāds tāds manam tēvam pārpagastā liela māja. Gribi? Ņemšu līdz tev pa saimniecības vadītāju. Man tepatās ir labi. Ar ko? Ar to klibiķi? Fuj, nevajag nesmuk izrunāties. Citu tak nevienu to neredz. Redz, bet varbūt, ka ir. Kur, kas? Šis man pārmeklējuši. Kā tikam te viņam jābūt frontē? Nu, bet tad es teicu, ka ir. Vai tad es teicu, ka ir? Tikai saimnieks tu viņu redzēji, man ar viņu nekā nav. Nu, tik tu neesi veca meita, ko? Мне по таким кавалежам жалобы не ноша. Ej, tu sēd, nāc apakaļ, ko tu steidzi?
Es tas esmu. Jēzus, Marija, kur tu daraties? Klusu, kas te notiek? Šucmaņi, purvu ķemē. Nikni pārgulē šeit, atī? Es aizbēgu, es dezertēju. Vai tad viņiem nevar rādīties? Pats zinu. Es 2 dienas neesmu ēdis. Tu ko ir tāda ar mani? Ne šitam au kaklu. Kas tas pusiko? Kuķi! Kuķi! Nu, donāvēter! Nu, vecīt. Rītdien tu man nesagaidīsi. Kuģa tāda? Kuķi! Man vajag citas drēbes un ēst. Pasaki Jānim, lai viņš rītā atved uz Mirgas māju. Jā. Mammai kā? Krenķējies par tevi par saimniecību par Edgaru. Un sirds? Tā, ka nekas. Tikai nesaki mammai runā ar Jāni. Cezāris, atneši kaut ko ēst. Iztikšu.